pirmā sajūta bija ļoti dīvainas, un, teiksim, es biju tīri tehnisks tāds, varbūt, cilvēks ar tehnisku domāšanu, vai ne, un tur radošā inteliģence, vai ne, jā. Lūk, viņu tas doma gājiens, vai ne, un viņu tā rīcība, vai ne, un tā, man tas bija zināms jaunums, un, teiksim, jā, dažos momentos tajā sākotnējā organizatoriskajā procesā bija varbūt neliels tāds kā hauss, ja? Bet tas hauss stingri, ātri tika ievirzīts pārdomātā gultnē, un te es gribētu atzīmēt divus cilvēkus, un, teiksim, ja, tas bija Jānis Kapars, ko es uzskatu par savu darba audzinātāju politikā, un, teiksim, ja, kurš to organizatorisko momentu ņemas, jo Tautas fronte jau veidojās kā tāda organizācija, bet bija vēl blakus citas, vai ne, LNNK, tur vidusklubs, vai ne, un tā tālāk, un tā joprojām. Visiem it kā tā ideja bija līdzīga, vai, ja, bet katram bija tas savs pieejams un redzējums, vai, teiksim, ja. Un kaut kā viņus vajadzēja dabūt visus tādā vienotā skatījumā, vienotā tādā risinājumā, vai ne, ja, un tas nebija viegli, ja. Un tad šajā organizatoriskajā procesā iesaistījās vēl viens izcils cilvēks, tas ir Jānis Peters. Un tad, kad viņš atnāca uz šo organizatorisko pasākumu, šīm sapulcēm, vai ne, jā, lūk, man bija skaidrs, kad ir atnācis un krēslā nosēdies cilvēks, kas ir īstajā vietā, īstajā laikā, kas zina, kādā veidā šo organizāciju vislabāk izveidot. Tas man bija tāds zināms atklājums visā tajā lietā, vai, ja, un tas arī ietekmēja manas sajūtas, vai, teiksim, ja, un tas bija tas pirmais uzstādījums, kad kaut kāds pārdomāts rezultāts ir iespējams tad, ja tiek strādāts komandā. Labi strukturētā, labi organizētā komandā, un Tautas fronte bija tāda, tik īsā brīdī tika izveidot milzīga organizācija, labi strukturēta, ar tā brīža sakariem, vai, teiksim, jā, tas bija kaut kas pavisam citādāks nekā tas ir šodien, kad ir mobilais telefons, kad ir internets, vai ne, un tā tālāk. Tobrīd, vai, teiksim, jā, bija radioaparāts selga pie auss, vai, teiksim, jā, caur kuru varēja mēģināt, vai ne, kaut kādā veidā nodot informāciju citiem. Un jāsaka, kad radio un televīzijas loma bija vienkārši nesalīdzināma ar to, kas ir šobrīd. Vai, teiksim, jā. Šobrīd sociālajie tīkli, katrs saka, ko grib un kā grib. Vai, teiksim, jā. Toreiz jau tas padomiskais, vai, teiksim, ar visām savām cenzūrām, tas bija tāds stingrs apgrūtinājums tādai ātrai un, teiksim, jā, politiskai rīcībai.